laiks ir arī nedaudz pagulēt zem saules sarga. Te kaut kur fonā Jānis guļ. Viņš vakar paspēja pirmajā dienā pieķert nedaudz vairāk saules nekā vajag, jo šeit ir ļoti viltīgi. Nu, jebkurā karstā zemē ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Bet tā viss ir baigi labi. Cilvēki nav daudz. Te ir 30 apartamenti šajā vietā. Nu, tātad kaut kā. Jā, Jānis ir izsūtis apelsīna suli, jā. Un tā tas izskatās. No otras puses cilvēki peld baseinā. Tur tālumā ir restorāns priekšā. Tas ir ārrestorāns, tālumā ir vēl viens ārrestorāns, kurš gan pagaidām nav baigi apmeklēts. Un tur tālumā ir dušas, guļama zona un Indijas okeāns, kurš ir atkal atkāpies pāris kilometrus uz priekšu. Bet vakarā viļņi būs līdz pat pašai sauzemei. Atnācām uz pusdienām. Nedaudz kaut kā sagribējās ēst. Jānis, kā zina, visu laiku telefonā. Kādam ar māti jākontaktējās? Ar māti. Viņš tikko tiešām ierunāja mammai beidzot ziņu. Otro dienu mēs dzeram šo alu, vakarā vīnu. Safari lager īstenībā ļoti labs. Nu tā kaut kā restorāniņš. Nevar visu rādīt, ko cilvēki ēd. Gaidām pusdienas. Nu, ja tu esi bijusi pieslēgusies pie manis kādā. Jāsā uz galvu. Nav tā kā mūsējā sovietskai ženšana ar maisikiem staigā, viņai grūti. Mūsējā ženšana tur Bet kaziņas staigā, gotiņas staigā. Elektrība viņiem ir. Es esmu narkomāns, es šito visu laiku tikai kolu, tu pēc tam piepildi vēl kaut ko vakarā klāt, un tad tev nuskrēs. Redzi, ka kabači gurķi jau pāriem. Tie bēžnieki, kas ir. Vienkārši nereāli. Rek ir! Ko es gribēju īrēt? Tikos es gribēju īrēt.